Tā es gribu skaņas testu uztaisīt un bildītas testu, un vienam nav iebildumu. Vienīgi mazā kamera filmē šausmīgi plati, tā ka pilnīgi Alis jau ir kadrā. Es nevaru viņu eksklūdot tevi no kadra. Bet jautājums vispār varēs dzirdēt kaut ko, kāpēc mašīna bremzē. Ar braucam Rīgas auto, man nepatīk Toyota CHR vai kas viņš tur. Pat tur no malas var dzirdēt vispār, kas kaut ko saka. Un tu kaut ko pasaki? Es kaut ko pasaku. Jo vajag saprast, vai mēs ņemam šo līdzi vai kaut ko citu, jo mums būs ļoti daudz laiks jāpavada ceļā. Un kas ar to objektīvu? Kas ir netīrs? Tagad dzenamies uz servisu, izņemt mašīnu. Jāizbrauc ir uz riepu servisu, jāizņem riepas no glabātos. Un tad ir jāizbrauc uz kapiem. Vēl jānoliek svecītas brāļu kapos. Šodien ir 11. novembris, Lāčplēža diena. Braucām ar šito te, kur ir modelis rakstīts, nav modelis, un aizmirsu gaismas izslēgt. Šausmīgi briesmīgi mašīna. Riebjās tik maz vietas, kad pēc savu Citroenu par Lingo iekāp šādā, liekas vispār saspiesta konservuņš. Un man visi brauc un mirkšņi visu laiku pa ceļam. Un es nevaru saprast, kāpēc jau mirkšņi policija nav. Tomēr es neesmu gaismas nespīlēju, kaut kas tam līdzīgs. Un ieslēdzu gaismas. Un tik te garām skatos, kāpēc es virsū skatās. Mašīnai gaismas palikušas ieslēgts, jo es ieslēdzu. Nācās vēlreiz rezervēt. Es esmu godīgs braucējs. Nācās vēlreiz rezervēt un izslēgt vienkārši gaismas un aizslēgt mašīnas iet. Tā. Mežciems, ka mūsu servis priekšā. Nu, tas ir vienīgais kameras mīnus, ka tas viss ir tik tālu, tu man tā kā ej blakus un izskaties, ka tu būtu ka tu esi 2 metrus no manis. Ka mēs Basadonai dabūjām rēķinus. Tā ir. Nav laika, kādreiz būs laiks, varam atbraukt ekskursijā, pastīties jaunākās mašīnas, vienkārši nav laika. Man patīk, ka servisā ieeja ir atsevišķi, pāpakš. Tagad viņiem patīk kaut kāds čekins, kur atstāt atslēgas. Galvenais tagad skatieties, vai nav tā, ka tumsā ir kapitāls šausmas, nevar skatīties. Viss ir. Un vai var mūs dzirdēt, ja es negribu montēt ar baigot tur ņemšanos. Nu, ir kluči uzlikti. Kaut kas spīd viss balts. Diski pilnīgi jauni, spīd. Tā. Un šī lieta ir izdarīta abās. Kur pilnīgi svaigi diski, spīd un laistās. Kluči, kur 10 vai cik viņi tur ir. 8 mm, arī viss ir super jauns. Nu, tā, kad viņš teica, ka mēs varam droši bliest uz Austriju. Eļa nomainīta, zobstiksne nomainīta. Pēc idejas mums nekas tāds nevar notikt. Vienīgi mums pagājušais turbīna niķojās, bet mēs braucām baigi ilgi, baigi ātri un bija liela slodze. Vienīgais mēs noņēmām pat mašīnas mazgāšanu, tā kā mašīna ir netīra, bet vajadzētu tagad būt visam čiki-piki. Uzlīmīt viņu nomainīt, tas man patīk vienmēr nomainīts. Jā, uzlīmīt ir nomainīts. Mums ir ielieta kaut kāda vēl tāda baigā eļļa, kurām es neko nesaprotu. Vai, nu tu iekāp savā mašīnā, tā kā birojā, jā, oi, cik augstī. Kur tajās šausmas tie Hondas, ne Toyotas. It's crap. Tā, kapi. Es esmu totāli aizmirst, ka mums riepas jāpaņem. No glabāšanas pāresti mainīja šeit, MMK, bet nav vietas. Un mums jābrauc projām, viņi piedāvā tikai 17. novembri, un mums jau 15. ir jāstartē. Tā kā ņemam ārā un rītiem brauksim mainīt. Riepas upsī dabūjām. Tagad jāmēģina stiekrāmēt. Mašīnā, lai mums pietiek vietas. Es galīgi aizmirst par tām riepām. Un mēs sanāk neesam mainījuši. Šīs tās Firestone, par kuru kā mēs mašīnu nopirkām.
Tā mēs ar šīm braucam. Viņš saka, ka pēdējais gads, ka nākošais gads mums būs jāmaina, jo 5, kas tur 5, 4,5. Kur laikam rakstīts 5, 4, 8. Bet šīs ir Firestones, tās ir, kur Firestone, tās ir labas tādas. Es ar savu budžetu nevaru tādas atļauties nopirkt. Es ar tā kā mums, Sailun. Tikai 4 vakarā, tikai 4 vakarā, ne, pat nav 4, ir bez 10, 4, un ir tādi sastrēgumi visās virzienos. Jau paspēja izlamāties uz visu pasauli, šausmīgi, es nezinu, kā mēs tiksim ārā. Es vēl domāju, kad 5, 6, 4, 3,50 un jau viss jau Rīga ir apstājusies. Gribas ēst, un es palieku konkrēti grampī. Skaties, tad pārslēgsim. Jūs redzat, jūs plati man redzat. Un es tagad pārslēgšu. Būs bišķi tuvāk. Man liekas, ka video zaudē kvalitāti, bet man liekas, ka bišķi labāk. Pagaid. Nu, tā nav labā gadījumā. Mēs esam Brāļu kapos, un katru reizi te brauc iekšā. Un te ir bedres, mašīnas stāv šķībi, te viss ir izdangāts. Kāpēc nevar tā kā paņemt šo te līniju, kur nekā nav zaķīt neju uz ielas, ja? Kur te nobruģēt normāli visu šo gābalu, lai te var normāli nostāties. Kas ir? Galvenie kapi Rīgā, visas lielie mākslinieki šajos kapos, visi cilvēki. Uz priekšu tūlīt aiziesim, būs arī pie mātes Latvijas. What the hell, bro? Kaut ko taču var sataisīt. Dodrosiņ. Un varētu, mēs kurš bērnības te braucam, kā te ir izdangāta figņa. Tā te, āliņa mētājās, baigi reprezentatīvi uz valsts svētkiem sakops, te viss tā smuki. Jā, tie, kuri nav bijuši mākslinieku kapos, iesaku atbraukt tikai paskatīties vienu uz tiem. Pašiem vajadzētu kādreiz vairāk paskatīties ar tevi, paskatu tāds spīdīt, un tur putnis stāv. Un kur tur ir klavieres uztaisītas. Redz tik tā, kur klavieres, es nezinu, flīģels lielais. Tie ļoti, tie kapakmeņi ir īsti mākslas darbi. Var nākt, paskatīties. Jo mums tā kapu kultūra, viņa ir baigi tāda, iesakņojusies mūsos, un tas nav nekas dīvains. Mēs arī Itālijā braucām uz kapiem, un Francijā braucām pie Morisona. Un tur ir tādas visādas pērles, interesantas sataisīts. Milānas kapi arī ir šausmīgi interesanti. Visādi kā brīnumaini acs, un kas ir tas? Pēters Liepiņš. Tā kā, jā, ja kādreiz gribas tādu tumšāku pusīti ekskursijai, šī vieta ir ļoti interesanta. Tā kā aiztieta vestu. Reku ir Margarita Stārasta. Nu? Nu, te visu Evaļu Zīdam, bet niks no Pējevs. Nu, un kāpēc tad nevar to stāvlaukumu sakārtot šiem māksliniekiem, ka jābrauc pa kaut kādiem lauka ceļiem līdz viņiem? Tā nāc? Man nesanāk. Stāv tāds nosalušiem pirkstiem mēģina. Jā, dargie kapu svecīšu ražotāji, lūdzu nelīmējiet uzlīmes uz kapu svecēm. Man nevajag balsījos. Jā, nevajag logotipus. Taču parasti nav logotipu virsū. Nav arī kaut kāda lieka valsts. Uz vāciņš nevajadzīgs. Vienkārši bija izpirkta sveces kapu. Jā, un €1,20 tagad viena svecīta maksā. Tas ir lētākās. Lētākās. Un mēs tā kā bija taču 50 centi, man liekas. Jā, es vēl atceros, ka bija 20 centi. Tēties arī dod. Anna visu laiku grib kaut ko pateikt. Un arī es palīdzu mammai un tētim. Jā. Un rūpējos ar viņiem un palīdzu visu laiku atdot Jā. mājās. Jā. Iedodu sēgu un spilveņu. Un es visu laiku prasu tētim tur man rociņu. Un es, jā. Un tu samīļo visas, jā? Jā, un sapučoju. Un pie ko tā grāda? Tad mēs aizdājām šeit
un tad es noliku to apavas mašīnā, tad es drābu vispār drābetiem lapas, un es pat nezinu, arī pat lapas. Labi, tad mēs liksim svecīs, iesim tīšos pokas tumšs, mums maniem jāaiziet ir, ko mēs Dionīsam uzliksim, kur mēs liekam šeit. Un tas galiņš kaut ko tad liecās par tevi ir zemēs. Kur mums turbo šķiltās. Tagad mēs aiziesim pie mana tēta, pie mana vectētiņa vecmāmiņas. Bet nu mēs nočakarējam, mēs nevaram atrast stāvvietu. Katru gadu braucam stāvvietu un tukšu. Tagad ir tik pilns, 3 laukumus izbraukājām. Nevarējām atrast, kur nostāties. Tā, bet kāds laikam ir bijis? Viss ir sagrābts. Nolikties ēkļu zari. Mums tam pat ir bijis. Ne? Tas tā kā šodien vai ne? Un krusmā teica, ka viņi bija. Nu labi, mēs forši uzliksim tikai svecītes. Diegiņa nav vāciņas, tagad iedomājos. Ka nopūtīs taču. Jā, bet nu viņām kaut kāda degviela ir arī klāta. Es nolikšu tad kaut kur šeit, citādi nopūtīs. Un dīvains ļoti. Varēja būt arī tas, tas zemāk, tas pildījums, lai tas deglīts nav ārā. Tagad deglīts tieši raustās vējā. Cik viņas viegli nopūst? Ok, kaut kas turās. Nu, turi. Meklē savu perfect spot. Šogad vispār nav sniegs. Nē, nav vēl sniegs. Bet nav jau labi šeit. Jā, nāc liekam. Ok. Kur es tā šķiltās ieliku? Es arī varu tā izdarīt. Nospiedi šo. Arī. Nu, stipri ir, jā, mēs neko tā padarīs. Pat es. Pamanījām, ka mātei ielikts ir kaut kāds leda krusts, kurš tur agrāk nav bijis. Bet agrāk mēs bijām arī, mums pagājušajā bija sniegs jau, pagājušajā gadu. Un bija gaišāks, tagad ir baigi tumšs, knapi, 4 pāri un viss jau ir pilnīgi nakts. Jā, to nevar redzēt, arī bērns nevar rādīt, bet bērndās ļoti daudz cilvēku, ļoti daudz, jo 6 būs lāpu gājiens pēc 20 minūtēm. Uguni es paņēmu no svētās uguns, aizdedzināju šo lāpu un tālāk es došu jums šo uguni, jo viņi nevēlās, ka mēs katrs tur aizdedzinām lāpu, jo mums katram drusciņi izlīst degšķidrums un pēc tam gala rezultātā tur ļoti lielie dūmi. Tādēļ es viens otram palīdziet arī, ja? Jūs variet viens otram palīdzēt, jo šī ir svētā uguns, ko es jums dodu. Palīdziet tālāk viens otram aizdedzināt lāpus. Nu jau ir pitch black gandrīz vai knapi kaut ko var redzēt. Tur šī kamera dažvien arī zaudē tumsā. Kur meitenes pazuda tik ilgi? Mēs nu pat piefiksējām, cik nu piefiksējām, mēs esam, kā lai to pasaka, lai neizklausās slikti, mēs esam bijuši daudzās lielās lielveikalos visādās valstīs un parasti to saucamo ēdienas zāli vai food courts, ir vismaz 10 ēdinātāji. Mēs tiet atbraucām uz Alfu, lai paēstu pēc kapiem. Mēs pat iegājām pie informācijas tā centra, pie tā tablo un nospiedām. Reāli ir KFC, kas ir fast foods, ko Alisa nevar. McDonald's, kas ir fast foods, ko Alisa nevar, tāpēc, ka tur viss ir no maizes. Lido, Gambejs, pizza, ko viņi nevar, un Dragons. Labi, Dragons un Gambejs ir, tur bez 20 eiro nemaz nevar iet iekšā. Tā kā, un Gambejs atkal nedara pannai. Tā kā, realitātē tev paliek vai nu Lidiņš, vai nu McDonald's.
baigi švaka izlēt. Un augšā pilnīgi visas tās vietas ir ciet. Nu, iesim ārās tī parādīšu. Visas slēgtas. Kā viņi nespēja dabūt. Pat Rīga plaza ir labāk. Tur ir Āzijas virtuve, tur ir tāda parastā virtuve. Tur ir lidiņš un kaut kas vēl. Es parasti ņemu Āzijā ēdienu, man liekas, 5 eiro atliektiem galiem un garšīgi. Nu, te mums ir čili pica. Un tad skaties, viss šis taču ir slēgtais. Šeit bija agrāk kaut kas. Tur uz priekšu vēl 2 vietas. Tur bija London Grills, kas bija superīgs, bet arī slēgts. Un tur galā arī ir aizvēries, tur bija kaut kāda bērnu vietiņa. Kā viņiem tik švaki iet? Cilvēki tiešām negrib iet paēst, nav pietiekami labas franšīzes. Jā, Hanusīt, es zinu, ka tev patīk. Man nav 2 eiro monētiņas. Kurš ar monētiņām? Viens nestaigā ar monētām, kā bet tā. Es trenēju savu ķermeni ar McDonald's friškām, tāpēc, ka kad tu brauc pa lieliem ceļiem, un tu jau esi mirsti badā, nekas cits nekad nav kā tikai McDonald's, KFC, kas vēl bija. Visu laikam. Vienkārši cenšos tagad atgūties. Mēs tik ilgi neēdām kartu pēc frī, es nezinu. Toči no iepriekšējā brauciena mēs neesam ēduši. Pēc tagad ķermeni pieredzināt atkal pie tiem visiem vitamīniem, visas aminoskābītes ir iekšā. Mēs esam izstaigājuši Alfu, izbesījušies. Mums vajadzēja tikai pāris lietas izdarīt, un tas ir grūti. Tie, kas nedzīvo Rīgā un zina, ka, ja tev jāiebrauc uz Rīgu kaut kāds darīšanas, tad tas vienkārši paņem paranormālās stundas, tā kas tur notiek, labi, man kāds baigi tad zina. Es jau 8 piecēlos, sāku strādāt, 7 jau piesēdos strādāt, un jau 6 bija augšā, vienkārši crazy. Kā mēs te cenšamies visu paspēt un izdarīt, vienlaicīgi jārisina visādas problēmas. Šodien vēl vecāks sapulca bērndārzā, tur ir problēmas. Un darbi visi jāpaspēj nobeigt, un visi kaut ko ķengā, labo un ņemās, un nekas nevirzās uz priekšu. Tā kā 2 soļus priekš, 1 atpakaļ. Kaut ko sadara aizsūda, atsūda atpakaļ, ka tur vēl kaut ko labojam. Un tā es sēžu 4 dienas ar vienu darbu un netiek ne pie kā cita, tāpēc, ka kāds labojas laiku. Tad, kad viņam piestādīs rēķinu un pateiks, pagaut jau 8 stundas šo te labo, tad būs lielā raudāšana un atkal, mēs nevaram samaksāt, mēs negribam maksāt par to. Un tā ir katru reizi, un tāpēc rodās šī situācija, ka tu strādā tā kā vaiprātā daudz, bet naudienā vaiprātā maz, tāpēc, ka mēs visu laiku kaut ko labojam, un cilvēki negrib maksāt par to, ka viņi labo. Un, kad jūs sāc to teikt, sākas viss, vai mums te pavisam vienkārši, te reku uzliekam tikai šo un visu. Un tam, kam vajadzēja jau beigties pagājušajā dēļ piekdienu, šodien jau ir, man liekas, trešdiena. Joprojām taisam. Jā, tāds manas sūdzības LV. Braucam mainīt riepas ir bagāžniekā, kas tā pa vietu ir, es nezinu, kaut kāda jauna, kas tagad mums ir Maskavas iela nav, bet ir Latgales ielā 464 korpus 4. Tur ir tas kantors, kurš agrāk, man liekas, bija Ulbrokā, senāk, es braucu visu laiku pie viņiem, tas 1 ALV vai 1 riepas LV vai 1 R LV, kaut kāds tāds bija. Rādās, ka viņš ir te iekšā, tie A61 loģistikas centrs, Latgales jau 462. Tas ir vienīgais, kas nav kamerām actions. Redz, ka tur ir kaut kas, tā kā es viņu redzu lielu šādu tajā, jūs viņu redzat tā kā maz sērkots. Pārslēgsimies uz to tuvo kameru, kamēr sarkanais. Tagad ir tuvāk realitātei, kā es viņu redzu. Man liekas, ka viņš momentā zaudē. Pie sarkanā jau pārbrauca čālīt. Bet man liekas, ka tā kā viņš vienkārši, man liekas, tupa iekropē tajā sensorā, tad drīz braukt iekšā privāti īpašums. Tā kā viņš tupa iekropē tajā sensorā, tad man liekas, ka viņš zaudē to bildītas, to dzidrumu, bet vienlaicīgi, YouTube tā apēda kvalitāti, ka tur nav nekāda starpība.
jāgaida esot, kad tagad izsauks pēc rindiņas. Bet viņi ir milzīgs, jau var redzēt fonā man. Milzīgi. Un tur iekšā ir tāds angārs, es nezinu. Viņam, principā, viss šitā māja iekšā ir riepu maiņa. Tā kā nav brīnums, ka viņiem bija brīvs, jo tur, man liekas, cik tur kādi boksi daudzi. Kaut gan MK arī bija daudz tie boksi. Nezinu. Bet šis ir daudz tuvāk. Šis man ir daudz vienkāršāk. 25 minūtes līdz šajienai bija. Un viss. Galvenā fīša, ko es gribu, ir tā riepu glabāšana. Tā kā mums vairs nav nekāda garāža vai privāta māja, tad nav kur bāzt tās riepas un ne visas vietas, kur maini pieņem uz glabāšanu. Un ja tu pieņem uz glabāšanu, tad loģiski, ka tu nākošais tu brauksi, tātad riepas es pirkšu. Kas tur pielikšu pie spoguļa? Riepas es pirkšu šeit. Es arī vakar to teicu tiem, Alisai stāstīja, kad divas lietas. Mums ir Adobes programmas, vai ne? Un Adobes programmām ir tāds joks, ka viņas ir uz gadu. Tu slēdz līgumu uz gadu, un tad tu maksā visu laiku. Ja tu pirksi katru mēnesi, tad tas ir dārgi. Bet arī uz to gadu tev nav jāpērk uzreiz, tu vienkārši maksā katru mēnesi. Un mums tās cenas ir paceltas, man, kas nemaldos, ar PVN līdz 70 eiro. Tas ir daudz mums kā mazajiem dizainīšiem. Katru mēnesi 70 eiro tikai pa softu. Daudz, īpaši lietoju vienu visu laiku. Un es gāju projām no viņiem. Es pateicu, man nevajag, ka mēs tev sodu uzliksim. Un viņiem vispār par šo viņi dabūja tiesa. ASV viņi dabūja tiesu par šo, kad, ja tu nopērc, tu nezini, ka kaut kāds sods būs, un viņi it kā par tiem neizlietotajiem mēnešiem, viņi tev pieliek tā kā paprast par to visu gadu samaksāt sodu, kas īstenībā viņi tā nedrīkst darīt, tad tevi nedrīkst sodīt par to, ka tu ej projām. Un es teicu, man vienalga, es domāju, es ar jums varu cīnīties, un vienkārši tā pateicu uzreiz, vai tu gribi mēs tev dosim 2 mēnešus bez maksas? Es saku, nē, man nevajag, es eju prom no jums. Es saku, labi. Kāpēc te projām? Es saku, pārāk dārgi. Es saku, labi, 29 maksās mēnesī, tas ir pusi no tās cenas. 29 var maksāt, nav problēma. Un viss. Un tas pats ar tiem MK riepām. Tur, es viņam zvanu, es saku, vai es varat nomainīt tur riepas kaut kādu, un viņi saka, nē, tur tikai kaut kādu pusotru nedēļu jāgaida. Es saku, labi, tad es piebraukšu, izņemšu riepas no glabāšanas. Viņam vajadzēja tie mirklī norēģēt, ka, ja es pie tevis glabāju riepas, es esmu tavs ilgadējais klients, tev vajadzēja cik tur tā mājiņa, kaut kāds 20 minūtes, tev vajadzēja tajā dienā vai tajā nedēļā atrast tās 20 minūtes, lai saglabātu to uzticamo klientu, kurš pie tevis glabā riepas, un tātad arī pērk riepas pie tevis, tātad tu ne tikai dabūni to, kurš tev nomaina tās riepas, kurš nāk tev mainīt, bet tu arī dabūni to klientu, kurš visu laiku pirks pie tevis riepas katru ziemu, katru otro. Un tagad mums arī, piemēram, būs jāmaina šīs nākošajā sezonā. Viņi zaudēja. Tagad es būšu, riepas 1, kā tur bija? Riepas 1 LV klients, ja? Jo viņi man paņēma, tātad, es atbraukšu pavasarī vai kad tur rudenī mainīšu atkal un tad nopirkšu riepas pie viņiem. Tā kā tā ir, manā skatījumā tas atkal ir kaut kāds mārketings, manā skatījumā tā ir cīņa pa klientiem, bet tā kā mums ir jācīnās šausmīgi pa klientiem, tā, ka tev būs jāstrādā gan sestdien, gan svētdien, gan bišķiņ vēl vakarā, lai izpatiktu, jo konkurence ir liela un visi cīnās par katru eiro. Tad redz, te necīnās, tad viņiem iet ļoti labi, viņiem nevajag tos klientus. Tāpēc mēs aizplūstam pie citiem. Redzēt to brīnumiņu, kā viss ir spīd un laistās. Jauns viss uzliks. Viss tās normāli, nekas nav baigi servisēs. Kas mums tur priekšā darās? Priekšā ir dubulti, jā. Viss tas izcīs kārtīs. Tātad kopējā sāpe ir 79 eiro, 44 montāža, pilnais komplektiņš, un glabāšana par to gadu ir 35, kas ir visur vienādi. Visur ir 35 eiro. Nav starpība, vai tas ir servis ogrē, vai tas ir MMK. Vienīgi tas, ka MMK ir tā, ka ja tu aizbrauc. Viņš tagad man liekas, ka riepas nospumpēts. Ka viņiem bija pavasarī, rudenī, viņi sūta īziņu saviem klientiem, un tad tu vari 20% dabūt nost no glabāšanas / montāžas, bet
šeit bija super ātri, super vienkārši, tā kā noteikti var ieteikt, rekur. Riepas 1LV, tur ir birojs, tur tu ieej piesakies vai samaksā, un tur ir montāža noliktava. Un ļoti ātri, es teiktu, ātrāk nekā MMK, tas viņam viss ir par rokai, jo MMK ir tā, ka, es nezinu, kāpēc tik daudz stāst par šito krepu, MMK ir tā, ka viņam ir ļoti daudzi boksi, bet montē un kalibrē viņi citā vietā. Tobiši vienā vietā noskrūvē, un tad viņi nestur uz kaut kādu vietu, un tad tur veidojas korķis. Un, lai arī viņiem ir 8 boksi vai 7, tas nemaina to ātrumu, tas ātrums ir daudz lēnāk. Šeit viņam katram ir tā darba stacija, cik es saprotu. Tu pie viņa piebrauc, viņš arī montē, viņš arī balansē, viņš izdara to visu super ātri. Puiši ir atsaucīgi, laipni, banāns visiem. Šīs ir video beigas. Negaidīt crazy, viss ir jau pagājis vēl viena diena. Man jāpabeidz šis, es gribu iemest kompī, izeksportēt ārā, iemest YouTube'ā, paskatīties vakarā. Jūs paskat, kā ir, vai man ir vērts iespringt un ņemt kaut ko vēl līdzi, jo ļoti liela atsaucība no cilvēkiem. Mēs noteikti braucam. Cik mēs tālu tiksim, man nav ne jausmas. Bet izskatās, ka tās kaut kādas palikšanas, vismaz cenas ir baigi ok. Vienīgais tagad visur ir problēmas ar robežām, pasu kontrols, cik mēs ātri virzīsimies, jo man ir bail, ka atkal nav baigā skriešana. Pirmās 2 dienas noteikti būs. Iepriekšējās reizes mēs virzījāmies uz priekšu tikai dēļ palikšanām. Katra nakts ir dārga, un tad tu gribi nokļūt pēc iespējas tālāk, un tad tur braukt lēnām atpakaļ. Es nezinu, kā mēs darīsim šoreiz, ja tas palikšanas ir lētāks. Man jau bija teicis vispār paliekam kaut kur, nobāzējamies un čilojam, pastamies kaut ko un neiespringstam uz baigos tālo braukšanu vai skriešanu. Bet kā būs realitāte, nezinu. Mēs vienojāmies par to, ka mēs zinām, ka mēs tiekam līdz Badgasteinam, un tālāk mēs rīkosimies tikai un vienīgi atkarīgi no tā, cik mums ir jāstrādā, un vienīgi atkarīgi no tā, kur ir saule vai silts. Silts man nav vajadzīgs. Man vajadzīgs, lai nav pelēks ārā, lai ir gaisma kaut kāda, lai uzlabotu savu pašsajūtu un tādu bišķiņu uzelpot. Jo, baigā uzelpošana tur nebūs, jo mums visu laiku jāstrādā, darbs ir ļoti daudz, bet mēs centīsimies kaut ko samanedžēt. Jo šī ir iespēja, tā kā nokritus no zila gaisa, un to iespēju mēs nevaram neizmantot. Mēs nevaram tagad gaidīt vēl cik ir līdz kaut kādam aprīlim tur, decembris, janvārs, februārs, mārts, aprīlis, 5 pusgadu mēs nevaram gaidīt, jo nezinu, kas būs pēc pusgadu, un mēs arī jūtamies šausmīgi iztērējušies. Pēdējos, kas bija augusts pa mēnesi, 8, 9, 10, 11, 4 mēnešus mēs esam strādājuši bez nevienas brīvdienas, ir baigi grūti. Tā, viss mazais pamodās. Čau! Un mazais pamodās, es skrienu, metu šo iekšā, fiks samontēšanu, tad man jāiet atpakaļ. Pulkstens ir 4:30, ceru, ka līdz 10 vakarā es pabeigšu to pirmo kurzem sēriju.